Esam sagatavojuši lauku ķiploku stādīšanai. Lauks tika uzarts, kultivēts un safrēzēts. Šogad pielāgojām līdzināšanas rulli, lai lauku pieveltu un padarītu gludāku. Tas noderēs pēcākai apstrādei ar ravētāju un pirkstiem saulītēm. Pagājušajā sezonā konstatējām, ka frēzes atstādās malas, kas veido nelielu uzbērumu, kā arī atsevišķās bedres traucē lemešiem labi piebērt iestādītos ķiplokus. Kā arī saulītes ne visos gadījumos pilda savu funkciju, proti, ja gadās kādi nevienmērīgi uzkalni, saulīšu pirksti paceļas uz augšu un neskrod zem. Tāpēc arī nolēmām veikt šo braucienu ar līdzinošo rulli. Šķiet, tā ir lieka darbība, taču šāds papildu brauciens tāpat būtu vajadzīgs, lai iebrauktu riteņu sliedes mīkstajā zemē. Nākamais brauciens pie jau iebrauktajām sliedēm būs ar lielāku precizitāti. Tomēr ar stirnu pēdām rullis galā netiek. Un tā lauks ir sagatavots stādīšanai. Uzpildam tvērtnes ar ķiploku daivām. Sākam ar ķentas ķiplokiem. To daivas ir ievērojami lielas. Šogad nolēmām izmantot organiskos minerālmēslus no ražotāja Plantipūst, kurus ir atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā, jo tiem ir dabīga izcelsme un tie nesatur sintētiskas izaivielas. Vēroju ķiploku stādīšanas procesu no aizmuguras. Mana palīdzība ir vajadzīga tikai, lai traktoru lauka galā apgrieztu braukšanai pretējā virzienā un ietēmētu to braukšanai sliedēs. Lai varētu pilnībā atļaut traktoram apgriezties pašam, būtu nepieciešams nesamērīgi lielāks apgriešanās laukums, ko nevar izmantot audzēšanai. Tāpēc šobrīd neesmu piestrādājis pie apgriešanās automatizācijas. Traktors uzticami brauc pa iebrauktajām sliedēm, ko nodrošina precīzā stūrēšanas sistēma. Tomēr šad tad gadās, ka lemeši nepietiekami labi aizber ķiplokus un nākas to pielabot. Šogad laikapstākļi ir ļoti patīkami stādīšanai un procesi norit bez aizķeršanās un tehniskām ķibelēm. Tas arī viss. Turpmākās darbības ar šo ķiploku lauku ietversim nākamajos video. Paldies par uzmanību!